Mēsraga pašvaldības vadītājs Lauris Kalsonkungs. Paldies, ka jūs nāciet šeit pie mikrofona. Un jūsu referāta nosaukums tātad ir ģimenes vērtību nostiprināšana Mēsraga novadā. Prieks būs dzirdēt. Paldies un prieks jūs visus šeit redzēt. Bet man ir viens vislielākais iegūms šodien un personīgais. Un tas lielākais ir tas, ka beidzot man ir skaidrs, es tomēr nedzīvoju aiz vientuļas salas, kā es domāju. Jo pat ļoti izglītot cilvēku buksē un netiek līdzi saviem bērniem mācību procesā. Un tad izrādās, ka es neesmu vienīgais, kurš sāk kā uz ienaidnieku skatīties uz grāmatu, veikalu un apgādu, jo, ja grib ieiet un no sirds parūpēties par bērniem, tad pēc tam ļoti ilgi ir jāatcerās to. Ja? Un, kad man tas tā vairākas reizes gadā ir jāizdara un tur paliek, piemēram, 120 lati, un pēc 2 mēnešu puisis pienāk klāt un saka, zini, tēti, es būšu izlasījis. Tad ir tā, ka tā sajūta, ka kaut kas nav kārtībā, bet tad labi, ka es tā nedomāju viens, un tad tā ir tāda patīkama sajūta. Tas vien bija vērtīgi, bet es skatos, jums tur tāda veikla meitene visu laiku kaut ko pieraksta. Jums ir arī sarkans flomasters. Tas sagatavojiet, tas noderēs šodien uz beigām. Bet mazliet domājot par izglītības sistēmu un mērķiem, un vai viņi tiek sasniegti pirms kāda laika, apmēram pirms gada, kaut kur mēdījos bija tāda skaista intervija, kura nekā man neizdevās tieši dabūt vairs viņu rokās, tad, kad es gatavojos, nespēju, nemācēju atrast, bet tās galvenās lietas, kas tur bija pieminētas, viņas man ir palikušas prātā pat tagad pēc gada. Un tur ir kāds jauns cilvēks, var diskutēt par viņu jaunumu. Banku darbinieks, 47 gadi, laikam tā bija. Un tad viņš iesāk, viņam ir piedzimis bērniņš, pirmais. Un es jau lasot pirmās rindkopas, jau tā nopūtos atkal kārtējais, ja, tur snops, vai kā mēs tur nodomājam, visu varbūt neatkārtošu. Un tur sākās, protams, un mājās mums sākās problēmas, tur pamperi, tur smirdoši, tur raudoši, mazais sieva, kurai trīc rokas, negulētas naktis, nav iespēja vairs izbaudīt rīta kafiju, nokoncentrēties dienai. Un tāda pagaršas uzskaitījums, un es lielu daļu no tā visu, protams, es jau aizmirsu, jo man tas nelikās svarīgi, varbūt es biju tikai dusmīgs palikt to lasot. Un tad es lasīju tomēr tālāk, iesākts ir, tad ir jāizlasa. Un palasot vēl mazliet, ir tādā kā atkāpe. Un tur ir tā apmēram, bet, kad es to savu maziņu paņēmu rokās, kad viņš man sagrāba ar tām mazajām rociņām, tad šķiet, ka sākās pilnīgi jauna dzīve un jauna pasaule, un citam visam nav vērtības un nozīmes. Kad viņš man apkampa, tad likās, ka viss ir sācies pilnīgi no jauna. Visas problēmas, kas bija darbā, aizmirsušās, un nākšā dienā varētu atkal tās sākt risināt no jauna. Un tā viņš turpina man par pārsteigumu, man ļoti pazīstams emocijas, jo man 3 dēli, un tagad man piedzima meitiņa, un nav pārāk liela tā starpība, bet es domāju, kā es varu aizmirst šīs brīnišķīgās emocijas. Un noslēdzot šis jaunais, netik jaunais vīrietis uzdeva vienu apsūdzošu jautājumu, kāpēc man neviens agrāk nepateicis, ka tas ir tik brīnišķīgi. Viņam 47 gadi. Un tas ir jautājums izglītības sistēmai, valstī, visiem līderiem, vadītājiem, jums, man. Es tajā visā redzu tikai kādas 4-5 problēmas, kuras ir vērts pieminēt. Pirmā ir tad uz ģimenes vērtībām spēcīgi iedarbojās ekonomika. Un lai es esmu viens no tiem, par kuriem šodien arī runāju, kurš mācījās par jūrnieku un kļuva par kapteini, pēc tam tirgoja rotaļlietas un šobrīd vadu pašvaldību. Es nostrādāju diezgan daudzus gadus rotaļlietu tirdzniecībā un es salūzu. Un aizgāju no tās tēmas pilnībā. Kaut gan sākumā man likās, ka tā būtu īstā man vieta, un ziniet, kāpēc? 2 lietas. Pirmā lieta bija tā, ka, lai dotos uz visām mesēm, izstādēm, kur faktiski vienmēr vienojas par tirdzniecības līgumiem, man interesantās teritorijas aizņēma labākajā gadījumā 10% no visām zālēm. Zāles bija daudz, tepat Vācijā, vēl tālāk arī Ķīnā. Bet varbūt 10% bija tādi, kuriem gribējās pievērst uzmanību.
pareizi bija zobeni, pistoles, ja. Vēl trakāks tagad visi šie briesmīgie transformeri un tam līdzīgas lietas. Un vēl problēma man radās arī tajā apstāklī, es kustīgs esmu padaudz, ja. Problēmas vēl radās arī tajā apstāklī, ka tad, kad es kaut ko atradu, tad, kad sāku runāt ar šiem pārstāvjiem, viņi nekad nebija ar mieru, kad es pats izvēlos to sortimentu, jeb to līniju, uz kuru mēs Latvijā iesim. Un tajā laikā bija iespējas tiešām ietekmēt visu Latviju šo rotaļlietu tirdzniecības politiku, jo bija nepārāk daudz uzņēmumu, pamatā viss bija vietējie, tagad ir daudz ārzemju kapitāla, bet bija viss tajā laikā vietējie, varēja par daudz ko vienoties. Tad nostāja bija tāda, nē, mēs teiksim, kas šobrīd ir aktuāli un kas ir jātirgo, un ja tas neiet, mēs gatavosim mārketingu un reklāmu materiālus, lai tas ietu. Tad mēs nevis atbildam tai vajadzībai, bet tieši otrādi paši izdomājam, kā tādi dievi, radam šo vajadzību, un pēc tam ar piespiedu instrumentiem realizējam dzīvē, lai šī vajadzība tiktu uztverta. Tas bija viens, kas man nebija pieņemam, es daudz gadus ar to mocījos. Un otrs, lielākām rotaļlietu grupām nāca līdzi obligātie līgumi par mārketingu, tātad par reklāmām. Un, protams, tajā laikā jau esošās televīzijas, tā skaitā LNT TV3, viss darbojās un nāca šiem piedāvājumiem. Un es varbūt pa skarbu, bet pietiekam vienkārši pateicu, ka es neredzu nekādu iespēju ar jums sadarboties, jums maksāt naudu par tām stulbībām, ko jūs dienas laikā rādat un saucat par bērnu multinēm. Un, protams, tas viss nebija ilgtermiņā savienojams ar to konkrētu uzņēmēju darbību. Un es, piemēram, neredzu, kā var atbalstīt to, kad nocērt vienam galvu un tur izaug 3 vietā, vai viņš pārvēršās, nezinu, no putna par mašīnu un otrādi, kā var kaut ko tādu atbalstīt, sākot tur finansiāli, nemaz nerunājot morāli un citos aspektos. Un tas nav pa naktīm vēl kaut kad, tas ir pēcpusdienās labākais laiks, kad, kā to sauc, bērni atpūšās pēc skolas. Ja. Starp citu, šobrīd arī droši aizbrauciet mājās, ieslēdziet ap to laiku televīziju, paskatieties to un drusku pavērtējiet tādu kritisku skatu. Bet tas ir tas ekonomiskais aspekts, kas traucē ģimenes lietas, vērtības normāli izvest sabiedrībā. Bez tā ir vēl politisks. Un šeit ir tā, kad es esmu jaunākā novada, jaunākais vadītājs un acīm redzot ar vismazāko pieredzi šajā ziņā. Bet nostrādājot 11. gadu tikai šo vienu gadu, es konstatēju, ka man gada laikā apmēram 1000 dokumenti ir, uz kuriem ir jāatsniedz dažādas atbildes. Tātad viedokļi par sākot tur ar IT drošībām un ļoti daudzām lietām, atkritumiem, visu ko. Ļoti daudz dokumenti, likumdošanas izmaiņas, aktīvi priekšlikumi, aptuveni saskaitīt kopumā kaut kā 1000 no dažādām ministrijām, iestādēm, pakļautības iestādēm un arī organizācijām. Un visu šī gada laikā es tomēr neatradu, meklēdams, domādams labu, neatradu nevienu īpašu dokumentu, kurš runātu kaut ko vismaz par bērnu lietām, par ģimenes vērtību attīstību. Nevienu. Bet dienas kārtībā mēs runājam. Tad no vārdiem līdz darbiem mums ir patālu. Un, protams, es pie tā drusku nonākšu. Man kā jaunam cilvēkam līdz ar to pietiekam maz bija vispār iespējas pie kaut kā ķerties, lai šīs lietas, kas varbūt man šķiet ļoti svarīgas un tai komandai, ar ko strādājam, lai viņas tā kā iedzīvinātu novadā. Bet tas galvenais atbalsts, viņa nebija. Ja? Protams, var jau visur iet un, kā saka, klapēt pie katrām durvīm, ražojiet, taisiet, bet te pareizi izskanēja, ka sadrukāto dokumentu kalns kvalitāti nenodrošinās. Un trešais ir šī mediju vide, kas arī ļoti, es domāju, ir negatīvs šobrīd ģimenes vērtībām. Un piemēram pēc, ja ir kaut kādas ar ģimenes lietām notikumi, ir viens no vadošiem, piemēram, portāliem, Delfi, ja ir kaut kādi ģimeniski notikumi apkārtējos novados, es zinu no kolēģiem, viņi sūta, netiek ielikts. Bet ja kāds ir piedzēries, kāda ir piesits vai izvarojis kādā novadā, tas uzreiz tai pašā dienā parādās novad ziņās, tur, kur viņam ir tā sadaļa. Ja. Bet tas tā kopumā ideoloģija raksturo. Es negribu uzbrukt Delfiem, LMT vai vēl kādām, bet kopējo ideoloģiju, tā skaitā mediju vidē, un, protams, kad ir izņēmumi, bet tāda ir konkrētā situācija. Bet, cik tas ir svarīgi, es varu pateikt no sevis. To, kad bērniem, ģimenēm ar 3 bērniem un vairāk ir jāiedod 50% nekustamā īpašuma atlaidi, tas man ienāca prātā. Es nezinu, kāpēc ne ātrāk, bet tikai tajā brīdī, kad es izlasīju, ka viens novads tā ir izdarījis.
Un tad pēc nedēļas mums tas bija jautājums uz komiteju, pēc 2 nedēļām viņš bija nobalsots un viņš darbojās. Ja šo pozitīvo piemēru medijos nekultivē, no kurienes, lai tādi cilvēki, kuriem nav šīs pieredzes, piemēram es, no kurienes, lai es to uzzinu? Ja? Tā kā mediju vide ir ļoti, ļoti nozīmīga. Un vēl ir sabiedrība. Man gadījās pakritizēt sabiedrību kā ļoti svarīgs instruments, jeb arī, šī gadījumā trūkums, bremzējošs faktors. Man gadījās pakritizēt par šo jautājumu arī drusku savu ministriju. To, ko es jums pieminēju, tā joka pēc saskaitīto dokumentu īpatsvaru un attiecību, tur bija ļoti vienkārši pret 0, 1000 pret 0 attiecībā uz ģimenes lietām. Protams, uzreiz bija kādu žurnālistu zvanīju, un tad tur, es jau jūtu gandrīz vai tā, otrā galā berzē rokas. Kāda tad ir jūsu novada ģimenes attīstības politika? Un es tagad domāju, kuras mapes īsti tagad vilkt ārā, no kuriem dokumentiem atšauties, vai ne? Tā kā, bet tad es teicu, tā jūs esat sagatavojušies, jau pierakstat? Saku, jā. Saku, tad klausieties, mums ļoti nopietnas izstrādāts dokuments. Un tai dokumentā skan tā, dariet tā kā es, jo man 4 jau ir, un vienkārši novadā dariet tā kā es. Tas varbūt drusciņi smieklīgi, bet tas varbūt, es gribēju ļoti skaidri pateikt, varbūt ar tādu drusku sarkasmu, no vārdiem pie darbiem, līderi, vadītāji, un es par to neaizmirstu runāt nevienā mūsu pašu vadītāju sanāksmē, vai tās būtu domas sēdes, vai mūsu pašu darbinieku sanāksmes, vai kādi citi publiski pasākumi, svētki vai vēl kaut kas, un es aicinu, daļai pat prasu, lai par šīm lietām runātu skola, vadītāji, bērnudārs, draudzes. Ja. Pirms es kļuvu par vadītāju arī novadā, mēs jau vairākus gadus esam ieviesuši šo praksi, kad ap ģimenes dienu un ap Ziemassvētkiem mēs taisam tādu lielu sadraudzības pasākumu, kur ir gan visas konfesijas darbojās, gan skola, bērndārs, gan dome un kādreiz arī kāda augstāka valdības pārstāvi, kur mēs visi esam kopā šo vienīgu mērķa dēļ. Vēlreiz atcerēties, kas ir ģimene, vēlreiz novērtēt, kas ir ģimene, runāt par to, dziedāt par to, daudzināt to, izcelt to, pacelt tos tāda augsta piedestāla. Un tas tā kā ir iegājies kā laba tradīcija, bet, protams, kad šobrīd jau mēs domājam, ka tas ir daudz par maz. Vajadzētu vēl skatīt kādas datums, kur kopā nākt, varbūt kaut kādas parādas gājienas uztaisīt, un tas vienmēr ir darāms un attīstāms lietas. Protams, mēs arī bijām viena no tiem, kas sākām ar ļoti lieliem, bērnu piedzimšanas pabalstiem, un tur sākumā kāds pat kaut ko mēģināja rēķināt, un budžets vienmēr ir jāsarēķina, bet mums bija diezgan tāda cieta šajā jautājumā nostāja, kad nevar nekā izrēķināt, cik maksā viens bērns, var izrēķināt, cik maksā maize veikalā vai benzīns benzīntankā, līdz ar to šeit mēs tādu kategoriju nevaram ieviest. Un galā, tad, kad bija liela strīda, tad es arī teicu, ja mēs nevaram savādāk sabalansēt budžetu kā tikai uz bērnu rēķinu, tad varbūt kādu gadu ir priekšsēdētājiem, izpildirektoram jānoņem alga, jo nemāk viņi strādāt. Par valstī, par cik es esmu to pašu pateicis par sevi, par valsti es gribu teikt ļoti līdzīgi. Ja nevar atrisināt ģimenes jautājums, tad varbūt kādu laiku, tāpat kā privātās struktūrās, tas ir kādam jāpastrādā bez algas. Lai zina, ka viņš nav sasniedzis savus mērķus, nav dabūjis gatavu to, kas ir viņa uzdevumi. Un, protams, tas ir drusku tā ekstrēmi skan un neaicina nevienu tagad tādas ekstrēmas lietas darīt. Bet varbūt ir kaut kāds brīdis, kad uz tām lietām no vārdiem pie darbiem vajadzētu paskatīties. Tur vēl ir kādi šie pozitīvie piemēri, te kāds pieminēja jūs laikam par šo ātrās reaģēšanas vienību, arī mēs tādu savā novadā radījām, kur ir sadarbībā, tātad esmu es pats, tur ir bāriņu tiesa, sociālais dienests, valsts un mūsu pašvaldība policija un vecāki pārstāvi, skolas bērndārs pārstāvi tādi, kas mēs nākam ārkārtīgi regulāri kopā, ja situācija prasa tad ik nedēļas un risinām visu jautājumus uzreiz, jo, protams, var izstrādāt kaut kādus dokumentus, tam kā iekšējās kārtības noteikumi un viss, kas tiek prasīts skolā, bet katru individuālu situāciju, kur kāds nemāk uzvesties vēl kaut ko, tu jau nevar tā atrisināt. Un tad ir labi, kad ir šāda te komanda, kur var visu jautājumu skatīt kopumā. Dažas ir tās situācijas, kur vecāki ļoti negrib sadarboties. Ļoti, pat ir naidīgi pretojās kādām lietām, jo paši varbūt ir alkoholiķis, atvainojos, tirgo kontrabandas cigaretes no saviem dzīvokļiem, vēl kaut ko dara.
Un tad ir ļoti labi, ka tev ir šāda te darba grupa, es nezinu, šī vienība, ja, jo tur faktiski ir iespējas ietekmēt visādi, un parasti visa bravūra apstājās pie tā, ka atrod ekonomiskos līdzekļus, kā ietekmēt. Ja. Tad uzreiz beidzās visa pretī runāšana pat no vecākiem un sākās sadarbība ar skolu. Mēs pārāk bieži atstājam pedagogus viens pašus, ne? Bet šeit ir jāiesaistās visai sabiedrībai, visām pusēm, kuras var. Tā kā prioritātes un tas, ko es aicinu tādu ļoti sarkanu apvilkt, viennozīmīgi, neapšaubām un neapstrīdām paliks ģimene. Ja. Mazs piemērs, kurš šodien veiksmīgi atkārto vēsturi, kad nevarēja sakaut pirātus pie Amerikas krastiem, kas kaut stājās Spānijas flote viņiem pretī, pēc tam Lielbritānijas un pārmaiņas. Viņi nekad nevarēja viņus sakaut pirātus, kuriem nav ne mājas ostas, ne milzīgas valsts impērijas aizmugurē. Pirāti vienkārši sen jau bija saprecējušies uz mazajām saliņām ar iezemiešiem, tur viņiem bija bērni, ģimenes. Viņiem pēc katras kaujas bija iespēja šo kuģi iebraukt, tur tai ostā salabot, atjaunoties un būt gataviem jaunai cīņai. Šādas iespējas šīm impērijām nebija. Viņas kuģoja kā tāda atsevišķie kuģi pa pasauli. Tā kā ģimene, manā skatījumā, ir tā vienīgā īstā nopietnā vērtība, kura būtu jāieintegrē šobrīd visā mācību procesā. Kā mēs te daudz diskutējam. Daudz no šīm lietām jau ir. Sākot tur ar ticības jautājumiem, viņas daudz tiešām parādās. Bet ģimene kā tāda, parādiet fizikas grāmatā, kur tur šīs lietas ir ieintegrētas un vēl kur citur. Es jums pajautāšu konkrēti, jo man vēl ir mans vecās ābecītes un es līdzīgi kā kolēģis buksēju jaunajās grāmatās. Tā kā ģimene ir prioritāte, bet pa īstam. Un no vārdiem pie darbiem ļoti konkrēta situācija. Mēs arī to deklarējām, dažādi tur sakārtojam dokumentus, bet tad es sasaucu vienu dienu deputātus un pajautāju tā, kas pēc 10 Mersagā uz ielas jūtās droši? Vai tās ir ģimenes ar bērniem, pensionāri, vecie cilvēki? Vienam otram bija smaids, tāds, loģiski, nē. Uz ielām pēc 10 droši vien labāk jūtās visādi kaušļi tādi, kas tur iet brīvajās cīņās un vēl sazina kur. Un, protams, ka arī tas ir nešaubīgi viens no pamata akmeņiem, lai ģimenes vērtības celtu, nodrošināt, ka viņi jūtās droši un stabili, vai naktī, vai 10, vienalga cikos uz ielas. Es 6 gadus nodzīvoju Rīgā, es to ļoti labi zinu. Un tā ir mūsu prioritāte absolūti, ja mēs runājam par ģimeni, kā saka, no vārdiem pie darbiem. Un šie jaunie līderi. Un līderi ir ārkārtīgi svarīgi. Man Mērsagā bija fizkultūras skolotāji, kuri bija sportiski izdarīgi, un mēs nekad nevarējām sasniegt viņu līmeni. Un tad, kad es aizgāju mācīties uz jūras skolu, un tur man bija fizkultūra pasniedz vīrs, es atvainojos ļoti, ja, ar tādu kārtīgu alus vēderiņu. Ja. Es tā arī visus tos 4 gadus viņu nespēju uztvert nopietni. Ja. Jo jebko es varēju izdarīt labāk, vairāk nekā viņš man nebija līderis. Ja. Un tas drusciņi runā par bērnu psiholoģiju, par jauno cilvēku psiholoģiju arī skolā. Gan pedagogiem, gan visiem vadītājiem ir jāapzinās, ka viņiem ir jābūt šiem līderiem, lai šiem līderiem varētu sekot pareizā virzienā. Bet ģimenes vērtība ir tā lielākā, svarīgākā, galvenā, kur ieintegrējot daudz vairāk mācību procesā, mēs ļoti daudz ko vēl iegūsim. Paldies! Lielas paldies Karlsona kungam. Tas bija, man liekas, ļoti labs nobeigums šai sērijai referātu. Un laikam man ir jākoreģē savus izteikums viens. Un jāsaka tā, kad neskatoties uz to, ka mums ir liberāls izglītības ministrs, bet ja visu pašvaldību vadītāji būtu tādi kā Karlsona kungs, tad arī mums ar garīgajām pamatvērtībām būtu viss kārtībā. Un ģimeniskajām arī.